Es kā baltais hetero vīrietis labākajos gados pārstāvu vairākumu tiešām. Jā. Un es domāju, ka normālie cilvēki ir vairākumā, un viņiem ir tā kā dienas kārtība jānosaka. Mēs tagad atrodamies Sarkandaugavā. Tieši kur? Duntes un Bukultu Jā. ielas krustojums blakus traumām. Reku. Kādreiz te es ostā strādāju, te nebija luksofora. Jā, bija bišķi problēmas pa kreisi izgriezties, ja? Bet pa labi nekad nebija problēma izgriezties. Tagad viņi izdarīja ko? Sāka ar šo lielisko sačakarēšanas projektu, jo sačakarēt, kāpēc saku, nekad tāds sastrēgums nebija bijis. Te bija pāris mašīnas, tad tagad viņš tur mēs neredzam iezēju. Te bija vienkārši dodiet ceļu. Te bija dodiet ceļu un, jā, un kad uzmanīgi un brauciet tur, kur jums vajag, ja? Skaties, viņi sāk ar tām velo joslām. Te tā īsti neredz, bet viņas vienu nakti abos virzienos parādījās. Jā. Jo tur brauc fūris, tur ceļš nav plats, te vienmēr ir netīrs, te ir slapš, te viss notiek. Te ir osta, te ir rūpniecība, saproties, ja? Ne abos divos. Tad bija kaut kādi sižeti un pēc pusgada viņi saspieda žobiem tādu nikni, noņēma vienā virzienā, ja? Vēl par velojoslu tur. Jā, par velojoslu atstāja. Tagad viena tāpat tās ir neraugoties uz to, ka mēs galīgi neesam centrā. Es nezinu cilvēkus, kuri ikdienā baigi tā kā gribētu. Pagaid, šis ceļš, tas ir no ostas, ja? Tas, nu jā, tas no ostas, tas uz ostu iet, ja? Te daudz arī viss kaut kāda industrijas ir, ja? Bet tātad velo visa priekšroka, tas nekas, ka te ir pilns ar tukšiem trotuāriem. Zaļais kurs uzlika pēc tam luksoforu, tā vietā, lai uzbūvētu nelielu aplīti. Skaties, tagad visas stāv mašīnas, kādreiz visas, bet lēnām kustējās. Šitiem mēs galu, otrā pusē mēs neredzam galu tam sastrēgumam vienkārši, kas ir, ja? Domā, ka viņi tagad skatās tie Rīgas domē, tie mobilitātes speciālisti, kas notika pēc tam, kad viņi šito te visu sačakarēja. Uzlikām visu forši, tiem, kas ražo luksoforus, lieliski. Vienmēr, es esmu dzirdējis, ka daudzi tīpaši progresīvie saka, ka vajag taisīt tās apkaimju visādas biedrības, lai cilvēki tur iniciatīvas saka. Kurš no šeit dzīvojušiem balsotu par šādu organizāciju? Kurš?